Un cilvēks šajā stāstā tiek radīts kā kulminācija, kā, sacīsim, tas sarežģītākais meistardarbs visā tajā. Citiem vārdiem, arī mēs cilvēki nākam no Dieva. Cilvēkam kā radīšanas kulminācijai ir līdz ar to vērtība un jēga. Šodien tik pašsaprotams lietas kā cilvēku tiesības, cilvēka vērtība, dzīvības vērtība un tādas lietas, kuras mums šķiet, viņas ir tik pašsaprotamas. To visu nebūtu, ja mums nebūtu apakšā šīs kristīgās bāzes, ja mums nebūtu apakšā šīs kristīgās pamatatziņas. Ik viens cilvēks ir Dieva radīts un tādēļ vērtīgs. To jūs neatradīsiet, piemēram, hinduismā. Nē. Tāpēc jau māte Terēze Indijā bija viens absolūts izņēmums. Tāpēc, ka viņa uzdrošinājās vākt uz ielām cilvēkus, kuru vērtība bija 0. Ja? Tāpēc, ka hinduismu priekšstatos katram mums ir sava karma, kas ir jāizpēr, katram ir savs tātad nosacīta liktenis. Ja ar mani kaut kas notiek, tad tas ir tāpēc, ka tu esmu sapelnījis. Tad, kad tas ar mani notiek, man pašam tas ir jāiznes cauri. Ja tur guļ kāds ubaks, slims, mirstošs, piedzimis zemākajā kastā vai piedzimis vispār ārpus kastu sistēmas, es nedrīkstu viņam iet palīgā. Es pat nedrīkstu to darīt, tāpēc, ka tādējādi es iejaukšos viņa karmā, izbojāšu viņa karmu un tādā veidā vēl arī savēju. Līdz ar to man vienmēr ir interesanti vērot cilvēkus, kuri diskusijā, rietumu cilvēkus, es domāju, kuri tādās filozofiskās diskusijās par kristietību piesauc dažādas citas reliģiskas pieredzes. Tur hinduisms, budisms un kaut ko no austrumiem un tam līdzīgi. Bet tas ir mazliet ironiski, tāpēc, ka šie cilvēki var tā runāt tikai tāpēc, ka viņi stāv uz kristietības bāzes. Mēs varam kritizēt kristietību tikai tāpēc, ka tā mums ir iedevusi tādu stabilu fundamentu, uz kuru mēs droši varam stāvēt un justies pārliecināti. Un tas ir mazliet ne tikai ironiski, bet arī varbūt zināmā mērā ne līdz galam godīgi, ka mēs, tas ir tā kā kritizēt vecākus. Ja? Oi, tur mani vecāki tur bija tādi un šādi, un viņi tur tādi un tādi. Bet viņi ir mani vecāki. Viņi ir tie, kas man ir iedevuši dzīvību. Viņi ir tie, pateicoties, kuriem es esmu šajā pasaulē. Un kaut vai tā iemesla dēļ vien man viņi būtu jāciena. Un jāmēģina viņus saprast. Nevis tur viņus tur norādīt. Cilvēkam tā tad ir vērtība un jēga. Un zinātnē mēdz runāt par tā saucamo antropo principu, kad zinātnieki atklājot, pētot pasauli, viņi atklāja zināmas likumsakarības, zināmas lielumus, fizikālus lielumus, kuru vērtība, lielums ir tieši tāds, kāds tas ir. Un viņi saka, ja to lielumu pamainītu mazliet uz vienu vai otru pusi, pasauli tik radikāli izmainītos, ka tajā nevarētu eksistēt cilvēks. Jo cilvēks eksistē ļoti šaurās robežās. Ir jāsakrīt ļoti smalkiem nosacījumiem, lai cilvēks varētu eksistēt šajā pasaulē. Un viņi saka, ja tos lielumus pamainīs uz vienu otru pusi, cilvēks nevajag vispār tāds būt. Un tad viņi runā par šo antropo principu, ka izskatās tā gandrīz vai, ka pasaule ir tik smalki dizainēta, tik smalki pieregulēta, bez mazvajā mērķi, ka tajā beigās parādīsies cilvēks. Tas ir tas, ko parāda mums pasaules radīšanas stāsts. Ja? Pasaule rodas no vienkāršākām lietām uz sarežģītāko, beigās Dievs saka, tad darīsim cilvēks pēc mūsu tēva un līdzības.
Tas nozīmē, ka cilvēks nav nejaušība. Cilvēks nav nejaušs matērijas tāds pašorganizēšanās, tāda kļūda. Matērija tā plūst, ir cilvēks. Ja? Nē, katrs mēs nākam ar kaut kādu dizainu, ar kaut kādu mērķi. Gribēts un apzināti veidots radījums. Un turklāt interesanti, ka Bībele un pasaules radīšanas apraksts un tas, kas notiek uzreiz pēc tam, kad tiek radīta pasaule, dod mums arī ļoti labu instrumentu ekoloģijai. Man patīk tas teksts pirmās Mūzes grāmatas 2. nodaļā, kur teica, ka Dievs radīja cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Pirmais cilvēks tiek radīts, un Dievs viņu ir ielicis tajā vietā, kur viņš ir, ar mērķi, lai cilvēks to vietu kopja un sargātu. Un es domāju, tas ir ļoti nopietns teksts, ja mēs paskatāmies uz šodienas tādu attieksmi pret vidi, kurā mēs dzīvojam. Mēs mēslojam, mēs pārbraucam pāri ar buldozeru, mēs mēslojam, mēs pārbraucam pāri ar buldozeru, mēs nerīkojamies tā, kā tas bija paredzēts, ka mēs kopjam un sargājam to vidi, kur atrodamies. Tāds, es domāju, ļoti uzskatāms piemērs, vai ļoti spilgts piemērs, vai tāds, gandrīz vai tāds, ne hrestamātisks, bet, labi, vienalga. Lielā talka, 24. aprīlis. Es braucu uz talku, pie baznīcas lielā talka būs arī, mēs tīrīsim, visu vāksim. Es braucu mašīnā 9:30. Mums sākās 10. talka. Bet es braucu mašīnā 9:30. Un es pie sevis nodomāju, 9. sākās lielā talka. Un ticiet vai nē, no priekšā braucošā džipa izlido alus pudeli. Tiek nomesti zālē. Ja? Vienkārši kā. Vieni ir, kas nāk kopā, lai vāktu, un citi ir, kas brauc un izmet. Ja? Ja? Un es domāju, atliek mums paskatīties, kas notiek, kad nokūst sniegs. Ja? Biezā slānī mēsli. Ja? Man ir ļoti grūti to saprast. Man iekšā viss sāk vārīties, kad es redzu, ka cilvēki tur iet un vienkārši kaut ko iztin vai kaut ko nomet zemē turpat vai dīvaini. Bet šis Bībeles apraksts tiešām sniedz tādu nopietnu pietiekumu ekoloģijai, jo tas ir cilvēku pamatu uzdevums. Kopt un sargāt pasauli, kurā mēs dzīvojam. Lai vai kā, es domāju, ka šodien jau īsti varbūt grūtību tādu īpaši nav. Mēģināt saprast vai mēģināt pieņemt to, ka tas kaut kas augstākais varētu būt pasaules tāds esamības avots, tāds impulss, kas ir radījis lietas. To mēs tā kā varam diezgan viegli pieņemt. Lielākās grūtības, es domāju, cilvēkiem ir ar jēdzienu otru, kas ir šeit ticības apliecībā, kad mēs sakam, ka mēs ticam uz Dievu kā visu valdītāju. Ja mēs esam gatavi atzīt, ka Dievs ir, labi, viņš ir radījis pasauli. Mēs sakam, viņš nav atstājis pasauli savā vaļā. Ja jūs zināt, 19. gadsimta beigās bija ļoti populārs filozofisks virziens, kas saucās deisms. Ar to domu, ka Dievs, viņš ir radījis pasauli, viņš ir radījis tādu pulksteni, uzgriezis atsperīti un pats aizgājis. Pasauli ir atstāta savā vaļā, tur ritnetiņi griežās, zobratiņi griežās, grib izdzīvot, mēģina saprast, kā zobratiņi griežās, bet Dievs vairs neinteresēs par pasauli. Viņš ir pārāk tālu.